Rīgas domas alkatība ir vienkārši apbrīnojami nekaunīga. Taču paaugstinājuši cenas zooloģiskajā dārzā atkal. Pirms 3 nedēļām es biju šeit pie zooloģiskā dārza un ierakstīju video par to, ka cenas tiešām ir pa augstām. Tās ir pa augstām. Tās ir pa augstām ģimenēm ar bērniem, tās ir pa augstām invalīdiem, tās ir pa augstām pirmās grupas invalīdu pavadoņiem, tās ir pa augstām politiski represētām personām, arī pensionāriem tās ir pa augstām. Un tagad cenas ir vēl paaugstinājuši. Salīdzināsim, kā izskatās tas. Ģimenēm cena bija augsta no 25 līdz 30 eiro, tagad ir 40 eiro uzlikts. Bērnam no 5 līdz 6 uz 8. Godi ģimenei no 20 eiro uz 25 eiro. Stāvvieta arī bija ļoti ģimenei pa vēl, tagad 5, citiem 10, tagad 15. Nu viss ir uz augšu uzlikts, jā. Pat stāvvieta viņi pacēluši cenas jau pa 15 eiro. Pat invalīdiem ķiršu ratnieku doma prasa naudu. Prasa 5. Pat pavadonim ar pirmās grupas invalīdu pavadonim prasa naudu. Pat bērnu invalīdu pavadonim prasa naudu. Politiski represētiem prasa naudu. 5. pa ieeju zoodārzā. Es uzskatu, tas ir ļoti nepareizi. Un ka tam ir ieejai jābūt ir pa brīvu. Un pēc vēlēšanām mēs izdarīsim tā, lai ieeja šiem cilvēkiem būtu pa brīvu. Un arī citiem maksa tiktu samazināta. Jo galu galā tas ir Rīgas zooloģiskais dārzs. Un tam ir jābūt pieejamam visiem. Pilnīgi visiem. Arī tiem, kas samaksāt nevar, kam ir grūtības samaksāt.